Drošībnieks, karavīrs un vienkārši siržu lauzējs. Tik dažādi tēli svētdien bija uz lielā koncerta skatuves. Intonatīvi īpaši tīzli nebija. Es pat skatījos, un man pat nebija tā, ka man būtu baigais kauns. Tēls man arī bija ok, un vispār pašam likās diezgan ok. Parasti visas reizes bija tāds sacerts, ka skatījos tos video atkārtojumus. Šoreiz nebija. Tas laikam ir labi. Viņš izdarīja to, ko vajadzēja izdarīt, jo mēģinājumos bija, ka izklausījās nevis pēc Džonija, bet pēc... Pēc Džona no miskastes. Jā, tas tā kaut kā, bet to viņš iznesa. Mazliet var piekrist viņam, atkal skatoties pa televizoru. Kādu balli likt augstāk, bet ne vairāk. 6 es ieliktu. Ja tev bija šī paranoja, tad es to nesapratu. Un es pieļauju, ka arī daudz televīzijas skatītāji to nesapratu. Mafija, tu cigareti izvilki? Tas bija tik seksīgi jāizskatās. Seksīgi vai neseksīgi? Būtu pīki paņēmis. Tas būtu seksīgi. Nē, bet es esmu reāls. Mafija orģins. Kāds mafija orģins? Nevar cigareti mafija orģins uztaisīt. Pilnīgi. Ja pirmais bija vārds, tad otrā bija dziesmā. Tur dziedāja tas dievs, caur baltas sveces liesmu. Es domāju, ka nodziedāja diezgan labi, un pats esmu apmierināts ar uzstāšanos. Es domāju, ka tas pelnīs aplausus, jo pārliecinoši uzstāšanās. Paldies stilistiem par foršu apģērbu, ka viņi sagādāja to, ko es tiešām vēlējos. Es domāju, ka tēlu iznesu. Mārts super soliņu nospēlēja, paldies par viņam. Un, jā, es domāju, tēlā es biju iekšā, emocija arī bija īstā. Gan biju uztraucies īstenībā ļoti, pat vairāk nekā parasti, man liekas. Bet, varēja jau redzēt droši vien vietām. Bet kopumā labi, jā, intonācija uz augšējām notīm. Bišķi pārforsēja spiedienu. Ļoti labi tas, ka viņš spēja neko gandrīz nedarot, noturēt uzmanību no sākuma līdz beigām, kas ir ļoti labi. Bet, jā, ne tikai uz augšām tur ir kaut kāds intonācijas nepilnības, arī bija uz frāžu beigām. Daļa. Es saskaitīju kāds 6 reizes, kur frāžu beigas vienkārši. Rīt no rīta istaba būs tukšā, un uz galda modinātais klieks. Saipo galvas atķēris. Bija tik traki, jā? Jā, protams, intonācija galvenokārt ļoti jūtam, ka nav. Bet nav tik traki, kā bija pirms tā. Ir traki. Ir labāk. Tas viss ir no malas, tas ir ļoti labi dzirdams, ka ir traki, diezgan ar to intonāciju. Pie tā jāsādā ļoti nenormāli daudz. Intonācija tur hulies tā kā panātriem, godīgi sakot, mešā. Tur ir, tur nav, tur tā, tā skaņa kaut kur dziļi. Otrs ir tas, ka, man liekas, tu neapzinies savu vibrāto. Absolūti, man liekas, tu viņu nemāki izmantot, kur vajag, kur nevajag. Jā, tu saki, iepriekš tev nebija intonācijas problēmas. Tāpēc, ka tu iepriekš droši vien nedziedāji mikrofonā.